Esiet sveicināti. Šodien Rīgas studijā ir man šodien ir stereo divi viesi pat uzreiz. Šodien studijā viesojas Andris Puide un Oļegs Sarokins. Abi divi nopelniem bagātie Mārupas deputāti, es tā pateiktu. Jo Andris jau ir 3-kārtējais deputāts, Oļegs viens termiņš, bet ilgs un pamatīgs. Jā, es kā nopelniem bagāts vēl neesmu. Jā, Andris noteikti ir nopelniem bagāts vismaz deputāti jomā. Skaidrs, kungi, mana pirmais jautājums uzreiz tā. Ar ko tad īsti Mārupa atšķirās no visām pārējām Pierīgas pašvaldībām, varbūt arī pat no Rīgas pašvaldības? Es varbūt savu izteikšu domu, ja? Īstenībā tautā klīst tāds valods, ka Mārupa tas ir tāds, bagāto cilvēku novads tāds un tāda vieta, kur viņi dzīvo. Es domāju, es gribētu, ja es pirmais sākšu, ja, kad droši vien, kad, es teiktu nevis bagāto viennozīmīgi, bet mērķtiecīgāko. Tas ir cilvēku, kuri zina, ko dzīvē vēlas novads pirmām kārtām. Ja. Mārupas attīstības noslēpums, protams, pavisam noteikti ir atrašanās vieta, tas ir teritorija, tas ir Rīgas tuvums un vispār lokācija kā tāda starp galvaspilsētu un kurortu pilsētu. Un tas absolūti ir tas, kas piesaista cilvēkus. Turklāt, es pats esmu jau 12 gadus jau kā Mārupas novada deputāts, un mēs cenšamies iespēju robežās, cik mums budžets ļauj domāt par infrastruktūru, labot iepriekš pieļautās kļūdas, un tas noteikti ir tas, kas jauno mārupieti uzrunā gan bērndārzi, gan skolas, gan pieejamība. Paga. Tas ir tāds riktīga politiķa speech aizgāja tagad. Riktīgi tā. Neko konkrēti, bet daudz un smuki un skaisti. Nē, bet es runāju par to, ka tautās nopietni klīst tādas valodas, ka Mārupa tas ir tāds, turīgo cilvēku novads, turīgo cilvēku dzīvošanas un apdzīvot vieta, un ka tur jums viss ir absolūtā šokolāde. Jums tur viss ir forši, jums tur viss ir kārtībā un principā jums tur nekādas problēmas nav. Tā vismaz tauta domā. Es varbūt teikšu drīzāk, viena lieta ir, tu vari teikt, turīga, noteikti ir arī turīgi cilvēki, bet man liekas, tas ir tā ir tāda vieta, kur pārsvarā, ja, mums ir tomēr ļoti liels daudzums privātu māju, ja, un tas nenozīmē, ka tur jābūt obligāti ir mega turīgam, ja, lai tev būtu māja, tas ir cilvēki ar ģimenēm, cilvēki, kas redz sev dzīvojam mājā, noteikti lielai daļai mārupieši arī ir kredīti, lielai daļai mārupieši ir nākotnes domas par to, teiksim tā, kur viņi strādās, kā viņi arī savai ģimenei to naudu atpelnīs. Un, protams, jā, es domāju, ka tas nemaz nav tik ļoti politiski, kad Andris teica, ka Mārupa ir tā Rīgas tuvība, pilnīgi noteikti Rīgas tuvība, un tas tā vieta, tā vide, man liekas, šis Daugavas krasts ir tāds tiešām, šajā pusē tā vide ir tāda patīkama, mierīga, klusa, un es pats esmu mārupietis arī kādu, cik, jau nezinu, no 2008. Gada, ja, un kādreiz dzīvoju otrā Daugavas pusē un nevar iedomāties, ka atbraukšu uz šejienu. Man likās svešs šis Pārdaugavas rajons, bet dotajā brīdī es nevaru sev iedomāties īstenībā dzīvojot nekur citur. Labi, tad nākošais jautājums. Es tā pajokošu tagad. Kas notiek Mārupē vispār? Ļoti plašs jautājums. Jā. Es domāju, sāksim varbūt ar kopējo situāciju, cik viņa ir laba vai cik viņa nav laba. Ko jūs domājat mainīt, ja nāksat vispār? Un pēc tam parunāsim arī par to, kas nāks jūsu sarakstā. Nē, ja es runāšu atkal, tas skanēs droši vien politiski, jo attiecīgi, manuprāt, jāmaina ir ļoti daudz, un ne tikai Mārupē, Mārupas novadā, bet vispār globāli valstī, jo mēs jūtam, teiksim, kādā politiskā līmenī vai saimniekošanas līmenī, gribētu teikt tāpat tupi klausot Eiropas instrukcijas, mēs esam nonākuši, ka mēs bieži vien tā kā neredzīgie vai kurlie virzamies tālāk uz priekšu tikai tāpēc, kad ir dota Eiropas nauda un nesaprotam, vai tas ir saimnieciski vai liederīgi vai pareizi. Un līdz ar to sekas ir visā Latvijā, un Mārupas novads nav izņēmums. Es kā piemēru varu minēt, tur mērķis, patās mums pēc 2 dienām jālēm, pēc dienas, starp citu jālēm domas sēdē par Eiropas naudas finansējumu, lai remontētu
policijas ēku, kurai pirms 5-6 gadiem ir veikts remonts. Un, lai jūs saprastu, ēka 700 kvadrātmetri, kopējā naudas summa 1,6–1,8 miljonu paredzētu guldīt iekšā. Bet 5-6 gadu atpakaļ tas jau diezgan svaigs remonts. Par to ir stāsts, ka kādam jābūt atbildīgam par to, kas notika pirms 5-6, kad remontēja. Kad jūs vēl nebijāt tur, ja? Mēs bijām, bet tas process notiek pirmām kārtām. Mēs esam opozīcija, otrām kārtām procesu gatavo šobrīd izpildu institūcija, jo pēdējā brīdī mums ir jāapgūst Eiropas līdzekļi. Mēs nevaram garām iespēju. Mēs iegūsim iespēju, tā teikt, kaut ko izdarīt, pašvaldības līdzmaksājums. Un tad pie viena deputāta kunga vajadzētu arī jumtu nomainīt. Un kopā tas veido pašvaldības līdzmaksājumu 320 000 vismaz, kas varbūt pieaugs. No Eiropas vēl 1,5 miljonu. Jautājums par liederību. Vienalga, vai Eiropa dod vai nedod. Un nedod Dievs, tā nauda būs jādod kādreiz. Un vai nevar saimnieciskāk citādāk to naudu ieguldīt pavisam jaunā ēkā, tā teikt, kartupeļlaukā, vai ne? Tas ir tās lietas, ko es runāju, Oļegs runā, atbalsta un nevienmēr mūs dzird un grib dzirdēt. Jā, nu, droši vien, ka var piemetināt skaidrs, ka ir daudz labas lietas izdarīts un droši vien gan Andra tajā 3 termiņa laikā, gan arī šeit mūsu tajā pēdējā termiņā, jo tas pēdējais termiņš tomēr vispār arī saistījās gan ar Covid, gan ar visādām citām lietām, un mēs, man liekas, to gana veiksmīgi esam pārvarējuši. Šogad arī tā opozīcija bija tāda, lielāks droši vien iespējas uz pozīciju arī kaut kur bija, un varbūt tā opozīcijas arī aktivitāte deva kaut kādas augļus. Es domāju, pilnīgi noteikti deva augļus. Es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs arī redzam to turpinājumu, kāpēc mēs arī gribam atkal būt te, nevis vienkārši atmest ar roku un teikt, apnīts šitas ir. Jā, tā kā, darīt ir ko daudz, noteikti runāsim šajos arī raidījumos par to, ko un kā mēs to redzam. No vienas puses atrasties opozīcijai, tā ir ļoti izdevīga lieta. Ļoti. Tāpēc, ka tu vari kritizēt, tu vari dejebko tu vari runāt, kas ir vērsts uz esošiem lēmumu pieņemošiem cilvēkiem, kas kaut ko nepareizi dara. Un tev vienmēr ir, teiksim, tas pozitīvais fleurs, kas tev nāk līdzi. Jā, viņš pareizi pateica, jā, viņš to kritizē. Un problēma sākās tad, kad jūs nonākat, teiksim, pie teikšanas. Ja? Un te man ir jautājums, kas jūs esat tas pa spēku, kas tagad nāks grib teiksim, mainīt Mārupi uz labo pusi, un kas grib nākt pie teikšanas? Mēs esam Nacionālā apvienība, mēs esam saknēs, sirdī, dvēselē, latvieši. Tas varbūt ir skaļi teikts, nemeklēsim vecmāmiņu uzvārdus un vectētiņu uzvārdus, bet, ja mēs runājam skaidrā latviešu valodā un esam šeit un esam tēvzemes patrioti, tas vien daudz ko nozīmē. Un mēs esam par pamatvērtībām, tradīcijām, tas ir laulība, ģimene, visas pārējās, kas bija Eiropā modernas, pavisam nesenā vēsturē vērtības mums nav pieņemamas. Un tieši tāpat arī par saimniekošanu un goda vārdu vai cieņu, tas man ir tādas augstās prioritātes. Un es teiktu tā, es daļai piekrītu, jā, opozicionāram ir vieglāk, opozicionārs saņem arī mazāku algu reizes 5, ja? Bet opozicionāra ieteikumu būtu arī uzklausot, būtu vieglāk pozīcijai strādāt. Un mēs, Oļegs man varbūt paturpināt, kā mēs iesākām pirms nepilniem 4 gadiem ar kolēģiem, ar Aivaru komandu, vai ne, kad mēs pozīciju, tā teikt, nolīdzinājām, man liekas, gada laikā, ka viņi bija mēmi, viņi joprojām nerunā. Jā, tas nozīmē, ka jūs ņem vērā tomēr, ja? Es domāju noteikti, un mēs pat laikam pēdējā laikā esam runājuši, ka tas tāds, līdz šim varbūt šis tāds tagad jau atkal ir vēlēšana laiks, bet tāds, pēdējā gada varbūt sākums bija tāds, beidzot tas process īstenībā varbūt aizgāja tā savstarpēji vairāk nedaudz sadarbojoties, ja, joprojām, protams, bija jautājumi, kuros mēs esam vienās domās, citi ir citās domās, bet tas sākums bija tāds, priekš manis, es saku, Andris jau, viņš jau to
tas jau bija 3. termiņš viņam, un viņš jau tam bija, laikam, pie tā bija pieredze, un priekš manis tas bija tāds, tāds savāds laiks, tas pirmais pusotrs, 2 gadi bija tādi, ka man likās, ko es tā kā, Ko tu dari? Kur ir darbs? Kas notiek? Kur ir tas darbs? Kur ir tā mana balss, ko es varu, kur es varu kaut ko pateikt skaļāk un kas tiek sadzirdēti? Ja? Jo bieži vien bija tā, ka saka, viena puse neceļ rokas, otra puse ceļ vai arī otrādi. Un man atkal kā sportistam bija daudz nepatīkam, bija kaut kādi varbūt tādi mīkšķaulīgi lēmumi, kaut kur tāda aizmuguriskas tādas runas un kaut kādi citādi lēmumi. Es saku, arī tie cilvēki ir pamainījušies, kas tos lēmumus nedaudz pieņēma, ja? Bet vai viņi pamainījušies tā dziļumā riktīgi, es nezinu. Es pat gribētu papildināt, kad ir paralēli tam gandarījums, kad ir lietas, ko es esmu ieteicis kā opozicionārs pirms 10, 12 gadiem, kur bijušais mērs šogad, pagājuši gadu ar tiem pašiem vārdiem runā. Un es saku, Mārtiņ, man 10 gadus vajadzēja. Jā, Andri, tev taisnība. Un tas ir zināmā mērā gandarījums arī manam darbam. Es domāju, ka tā ir pievienotā vērtība, kaut vai sagaidot, kad pieredzes bagāti iekšējie novada politiķi sadzird tevi pēc 10 gadiem. Tas nemaz nav tik daudz vēsturiskā, kontekstā. Ne? 10 gadi, kas tas ir? Tas Vēsturiskā droši vien, jā, Napoleons pusgos. Ja vien tā nebūtu spītība pirms tam nedzirdēt, vai ambīcijas politiskās atkal viņa ideja vai viņa mērķis, un nedodies viņu pamanīs labāk kā... Pagā, kur te tu redzēji politiķi bez ambīcijām un bez lielā ego? Tas mums ir izteikts, diezgan izteikti un bieži par visādiem jautājumiem. Pat man tagad ir jautājums Oļegam. Oļeg, tu esi titulēts sportists. Jā, biju. Kas tev trūka? Lai sēdētu mierīgi mājās, tur ar ģimeni, ar bērniem, nodarboties ar sportu. Tu taču bērnus māci spēlēt hokeju. Tu taču esi labs treneris arī. Jā, kas tev pietrūka? Jā, man bija tā, ka man vienmēr dzīvē patīk tādi izaicinājumi, un man vienmēr dzīvē patīk arī vēl darīt kaut ko blakus sportam, jo man liekas, tas tā kā, tev tādu paplašina tev redzesloku, un noteikti tas, ka es biju dzīvojis Mārupē jau, pirms tam jau tos 10 bišķi vairāk gadus, un Andris arī uzrunāja. Es aizdomājos par to, ka man tas būtu interesanti, un man kaut kā, es esmu tas cilvēks, laikam, kas mēģina pateikt jā, nevis visu laiku domā par to, kā pareizāk pateikt nē. Un man bija, es dzīvoju tajā vidē, es gribēju uzzināt, kā tas viss notiek, kur ne jau tā, ka kur paliek nauda, jā, bet ko var darīt, teiksim, tādu pagastu vai novadu, vai vienalga pilsētas labā. Labi, tas tā it kā baigi skan, varbūt tās, bet tā tas vienkārši ir. Jā, tieši tā kā tu saki, man jau es tur aizgāju dēļ kaut kādas tās deputāta algas, ja, kur, man liekas, sākotnēji vispār bija gan smieklīgi, tur 5 eiro stundā, man liekas, par darbu, kaut kas tam līdzīgs, ja, tur tā kā rakstījām atstēcis. Jā, tā kā, tas stipendija. Jā, lai kā tas būtu, nav tā, ka tur beigā... Ceļa nauda sanāca. Benzīnam sanāca. Līdz domai. Jā, bet, turpinot sporta tēmu, īstenībā, taču Mārupē it kā, pa sportu, nekas netrūks. Gan futbols ir, gan hokejs ir, gan tenis ir, gan golfs ir. Kas jums tur? Ir kaut kas vēl trūkst priekš kopējās laimes bildes? Trūkst vairāk hokeja, vairāk golfa, vairāk futbola, vairāk visu pārējā. Mēs tagad runāsim par infrastruktūru, jā? Noteikti. Es domāju, ka pirmkārtām tā infrastruktūra, kas ir, un tie cilvēki, arī tā privātā infrastruktūra, kas ir sacelta šiem cilvēkiem, šie cilvēki vēl veic tādu sociālo darbību. Viņi audzina kaut kur sportiski vai vienalga kādu vai kultūras ziņā audzina mūsu bērnus. Ja, viņi dod viņiem iespēju sportot, izvēlēties to sporta veidu, kuru viņi grib, ja, un tiešām darīt to novadā, nevis braukt kaut kur, nezinu, uz otru pusi, Latvijas otru pusi, ja, vai kaut kur citur. Es domāju, tās lietas, tā ir viena lieta, kas mums noteikti ir jāturpina sakārtot. Un nezinu, tā otra lieta, kas sporta ziņā, protams, ir infrastruktūras objekti. Mums ir vairāki tiešām privāti
Un mēs varētu padomāt par to, ka mums ir daudz vairāk vēl vajadzīgs kaut kas no pašvaldības. Bet, teiksim, procentuāli, cik ir privātais infrastruktūras, teiksim, tas pienesums un cik ir municipālais? Es domāju, ka privātais nav vairāk kā 20% šobrīd, varbūt mazāk. Bet es uz to jautājumu arī gribētu, tā globālāk paskatīties, kas mums trūkst. Mums ļoti daudz kā trūkst, un ja ir teiciens Rīga nekad nebūs gatava, tad straujāk augošais novads pavisam noteikti tik drīz gatavs arī nebūs. Un tad tie ir virkne faktori, tas sākot ar to, ka mēs joprojām maksājam lielākos maksājumus pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kas ir pilnīgs absurds, atsevišķu tēmu, vairāk stundu garumā. Protams, varam pieskarties detalizētāk. Tas ir joprojām jautājums, jo vairāk nāk iekšā jaunie iedzīvotāji. Šodien tas ir aktualitāte numur 1 futbols, nāk visādi piedāvājumi, nāk piedāvājumi būvēt pūšļu skalles. Un tas jāprot ķidāt, saprast, vai tas ir saimniecības vai pareizi, vai tur nav arī kaut kādas schēmas. Mums bija tādi piedāvājumi, ko mēs noraidījām saknē, jo izskatījās diezgan nožēlojami. Bet īsi pirms vēlēšanām mēs esam uzrunāti no futbolistu puses. Un sanāk tā, ka mums tiek piedāvāts arī varbūt neviens pūslis, ko uzstādīt uz pašvaldības zemes. Un mēs esam komandā pieņēmuši arī Mārpas vairāk kārt nominēto futbolistu. Labāko futbolistu, jaunieti. Un es domāju, ka mēs kopīgiem spēkiem arī radīsim iespēju, ja reiz pūsli futbola federācija piedāvā pavelti, tad nevienu uzstādīt, varbūt pat 2, 3, ja vien kolēģi akceptēs tās vietas izvēli, kur pašvaldībai ir zeme, kur to var darīt, apklāt esošo stadionu. Tas pie tā ir jāstrādā, tāpēc es domāju, varbūt pat atsevišķu diskusiju plānosim ar futbolistiem par šo tēmu. Līdzīgi ir ar ļoti daudz ko citu. Mums pašiem trūkst izglītības iestādes. Mums joprojām trūkst pirmskolas izglītības iestādes. Mēs esam gatavi pirkt zemi. Rītā domē ir jautājums paredzēts, kur liksim virsū skolu, iespējams PPP projektā. Tā ir milzu nauda, un es saku, mēs to varam darīt, bet mums ir jāizdara viss iespējamais, lai vismaz 40–50% nemārupieši nemācītos mārupē. Jūs prasīsiet, kā tas ir iespējams, ja 1. klasē mums ir prasība mārupē deklarētam bērnam būt tā kā prioritātei. Nē, bet pēc tam attiecīgi 2., 3., 4. klasē jau aizējām līdz tam, ka 20–30% vairs nav mārupieši, jo proti viņi ar vienu ir piedeklarējušies un pēc tam deklarējās atpakaļ pie vecākiem vai arī, lai izmantot citas izdevības. Bet jau tā, Andra, tur plaša tēma. Tas ir tāds globāls, jā. Ir tik daudz plašumi, kur tajā jautājumā nekad mēs nebūsim gatavi, pašpietiekami, jo vienlaikus infrastruktūra nolietojās. Bet es saku par to vienmēr kolēģiem, mēs nevaram mūžīgi guldīt izglītībā, pirmskolas izglītībā jau 30, 40 gadus, vairāk kā 50% no kopējā budžeta, jo mēs arī sākam novecot. Ne mēs 2, bet visi mārupieši. Un visticamāk, ka tie bērni izskolosies un aizies savā dzīvē, un ne visi paliks pie vecākiem un radīs pēcnācējus. Tātad vienā brīdī droši vien, ka tās pirmskolas izglītības iestādes tik daudzas vairs nebūs vajadzīgas, bet būs vajadzīgas kultūras telpas, kultūras namas, attiecīgi parki, skvēri un tā tālāk. Pa infrastruktūru turpinot šo sarunu, Oļeg, tavā jaunībā tā būtu ideālā bilde, ko tagad Andris saka, kad būs vairāki pūšļi futbolam, būs infrastruktūra attīstīta sportam. Tu taču droši vien arī esi no tās paudzes, kura 6 no rīta tētis un mammiņa cēla augšā,
lielo somu veda uz sporta piltu, kur bija vienīgais ledus. Es biju starp citu tajā Pūslī Daugavas stadionā. Arī Daugavas Latvijas Bērzā, jā, bet Bērzā. Noteikti ir tā, ka skaidrs, ka mēs arī vienmēr izvērtējam, kas un kā vajadzīgs, un dažreiz kādam cilvēkam vairāk vai mazāk patīk tas deputātu jau gan redzējums, gan balsojums. Jā. Man liekas, šeit aizskarot tieši to jauniešu iesaisti, ļoti gribētos, lai mēs palielinam to objektu skaitu, kur jaunieši var pulcēties, kur jaunieši var pavadīt laiku, nevis tikai sēžot, varbūt pīpējot uz mopēdiem vai uz skūteriem, jā, un kaut ko tur domājot par kaut kādām nelegālākām lietām, bet tieši otrādi, lai viņi varētu sportot. Un, man liekas, ka tās infrastruktūras daļa mums ir tiešām nepietiekama dotajā brīdī. Mēs par to domājam arī tagad, bet man liekas, par to jādomā daudz ātrāk un daudz tiešām agresīvāk, varbūt pat tā jāsaka, jā, jo ir vairākas arī privātās tādas, teiksim, vietas pie mums māju teritorijas, kurās šis jauniešu pieplūdums volejbola, basketbola laukumos ir vienkārši milzīgs, jā, un mēs redzam, ka viņiem īsti nav kur atrasties, jā, mums ir jauniešu centrs Hēlijs, kuram apkārt, jā, mēs runājam par to, ka mēs uzlabosim to vietu un tā tālāk, tas, protams, ļoti birokrātisks arī process, aizņem laiku, tur visi konkursi un tā tālāk, un varbūt pēc 2-3 gadiem mums būs gatavs kāds laukums, vēl ekstra laukums, bet mums tādi ir vajadzīgi daudz vairāk, jo mana izpratne ir pa visu Latviju, atkal runājot, ir veselā miesā, vesels gars, un tas, man liekas, tas mums ir. Tā ir ļoti. Arī pa aizsardzības ziņā skatoties tagad, jā, ka mēs nevaram īsti savākt cilvēks. Man draugs dzīvo pie jaunā sporta laukuma, kurāt Mārupē, tur, kā saka, no paša rīta, kad ir labs laiks, līdz vēlam vakaru, un tur notiek bumbošana, viņš ir, protams, ļoti priecīgs, jā, bet viņš pozitīvi to atzīmē, viņš saka, forši, kad cilvēki ir, kad bērni ir, tas ir galvenais, kad ir cilvēki. Un tas arī parāda, jā, ka viņi grib, parāda, ka viņi grib. Un tas ir rādītājs, un tas ir atkal gandarījums. Tagad es jums vienu āķīgu jautājumu uzdošu, kungu, abiem diviem, ja gribat ap divu atbildet, gribat pa vienam. Kas notiek ar atpūtas vietām, jo jauniešiem gribās arī kaut kur atpūsties, gribās kaut kādu mūziku paklausīties, nezinu, tur kaut kādu diseni, vēl kaut kas. Absolūti nav, un ļoti labs jautājums atpūtas vietas. Jautājums atpūsties, kā uz diskoteku arī tādi ierosinājumi ir bijuši, bet tas ir, protams, privāts biznes. Kāpēc? Agrāk bija kultūras nami, agrāk bija estrādes, tur notika tā kultūras dzīve, tur notika gan koncerti, gan tikšanās ar aktieriem, gan kaut kādas tur saviesīgas kafejnīcas, jebkas. Jā, es gribētu nodalīt. Jaunieši grib atpūsties, jā, pilnībā piekrīt, pievienojos Oļegam, jo vairāk mums būs sporta laukuma un iespējas jauniešiem sportiski atpūsties, jo labāk vienlaikus, kā es teicu, mēs tomēr gribam vai nē, novecojam, mums vajag parkus, skvērus un tādas lietas. Par kultūru es gribētu iezīmēt, izcelt vispār kā atsevišķu jautājumu, kurai mēs veltam vismazāk uzmanību šobrīd, neskatoties to, kad Dūdums kundze ir ilglaicīga deputāta kultūras nama vadītāja, nav ne mazākā ievirza katru gadu, un mēs iepīkstamies par to, ka jā, vajadzētu beidzot ārā estrādi, vajadzētu beidzot domāt par kultūras namu. Entās reizes pa 11 gadiem ir zīmēta pat vieta, kur to varētu ieplānots parks, uzzīmēts projekts, par ko ir iztērēta nauda, bet tā nekad nav bijusi prioritāte. Es pirms 4 gadiem pat programmā teicu, nav jābūt tā, ka Mārupas novads ir vienīgais, kurš vēlas vai kurš apmaksās milzu kultūras pasākumu norises vietas, izbūvu vai tam līdzīgi. Es domāju, ka tai pašā PPP modelī tad varētu atrast sadarbību ar privātajiem, kuri būtu gatavi uzbūvēt multifunkcionālas halles, kur varam pilnvērtīgi sniegt pakalpojumus, kur brauks apmeklēs gan no Jūrmalas, gan no Rīgas, gan no Jelgavas, jo vieta piebraukšanai ir ekscelenta. Piemēram, Jūrmalas šosejas malu Umaņa gatve, jā, tas rajons vai Jaunmārupa. Un nevaram salīdzināt, kā tas ir Rīgā cīnīties pāris tūkstošiem vienlaikus kaut kādā laikā, lai tiktu uz koncertu un prom no koncerta. Un atkal virkni faktori, tā ir nav pirmā prioritāte. Globāli
tā ir liela nauda, it kā, un vienmēr ir problēmas naudu piesaistīt, jo Mārupe nav tomēr, kā izrādās, reģiona centrs pēc administratīvu teritorijās reformas, lai kā mums stāstīja, sākotnēji bija Putis kungs, kas atbrauc ar visiem palīgiem, kad mēs būsim reģiona centrs un mums būs tagad iespēja apgūt naudu. Izrādās, Džeki nokļūdījās palaid garām to, ka mēs neesam reģiona centrs. Joprojām Eiropas naudas mēs joprojām neapgūstam, pretēji tam mēs dodam līdzmaksājumus izlīdzināšanas fondu. Kas tā notiek ar to izlīdzināšanas fondu vispār? Es domāju, pirmkārt, es nedaudz vēl pametot atpakaļ, pieskaroties tev kultūras jomai, jā, mēs pilnīgi noteikti runājam, Mārupas novads tomēr dotajā brīdī ir liels un plašs, kļuvis lielāks un plašāks, un skaidrs, ka gan tur Jaunmārupe, gan Babītes puse, un arī tālākajā pusē mums tiešām nav tāda lielāka kultūras, varbūt pasākuma, tāda vieta, principā, neiekš nav, jā, Babīte. Mums ir ļoti, protams, mūzikas skola, Mārupas mūzikas un mākslas skola, ir jaunas telpas, viss ir skaisti, tāpat laikā Babītē ir atkal problēmas ar to, ka tur telpas trūkst, vietas bērniem nav, un es domāju, par to mēs arī pilnīgi noteikti mēģināsim rūpēties un skatīties, kā tas notiksies, kā tas viss ies uz priekšu. Bet jā, man liekas, ja pieskarās izlīdzināšanas fondam, nu tad man šeit, kā tā lieta, kas man laikam visvairāk sāp, ko es minēju arī sākumā, ka man likās, ka mums bija cilvēki, kas kaut ko solīja, kas baidījās kaut ko darīt. Nu, viena no lietām, ko man liekas, kas ir jādara, ir katru dienu gandrīz vai jāsēž pie valdības koridoros un jārunā par to, ka nauda tiek paņemta no mums, bet īsti mums netiek dots kaut kas vairāk, kā attīstīt savu teiksim, savu novadu. Mums principā tiek liekts, jo mums nav spā centrs, jā, vai Strūkla, Mārupē, vai kaut kāds atpūtas laukums, vienkārši tā kā tāds Mārupas centra izveidošana. Vienkārši tam nepietiek līdzekļi. Mēs viņus novirzam, kā Andris saka, tur izglītībai, tur ceļu salabojumi, tur šito nauda beidzās. Respektīvi, mēs redzam vairākas pilsētas, novadus, kuri spēja attīstīties un veidot, būvēt tādas būves, kuras viņiem nebūtu prioritāte. Kā iepriekš dzirdēts, ir par Reizekni. Es jau to arī ieskandināju pirms ne 4, bet 8 gadiem, ka pa mūsu naudu, faktiski tā ir daļēji arī Mārupas nauda, jo Mārupa ir lielākais donors, tātad šajā līdzmaksājuma programmā par mūsu naudu tiek uzbūvēts baseins. Neviens vien, tātad pēc tam vajag to baseinu apsaimniekot. Izrādās, viņi pēc brīža uzbūvēja vaļēju baseinu. Mēs neesam tikuši līdz normālam baseinam novadā, ko bērniem apmeklēt. Ir vecais vēsturiskais baseins Piņķos, kuru, paldies Dievam, ir. Respektīvi, tādas lietas, kas ir vajadzīgas reāli šodien, te un tagad, tūlīt cilvēkiem, gan mācību iestādes, gan sporta infrastruktūra, mums trūkst šeit. Tādu infrastruktūru būvē par izlīdzināšanas fondu naudu tur, kur cilvēks vai audzēknis vai skolēns nav. Tas ir pilnīgi absurdi. Un par to izlīdzināšanas programmu pat varētu teikt tā, ka juridiski paskatoties, viņa tika radīta uz īsu brīdi, 2000. gada beigās, tad, kad bija krīzes periods, un kā man stāstīja līdzautori, tas mēģis bija, lai pārvarētu krīzi īslaicīgi, nosakot maksimālo termiņu 5 gadu periodu, un lai glābtu valsti. Jā, kā teica Čehovs, izcilais rakstnieks, kad nekas nav patstāvīgāk pa kaut ko īslaicīgi radītu. Tagad viss tas ir aizmirsies. Nav cīnītāju, respektīvi, droši vien pavisam cits svars, ja deputāts no opozīcijas uzraksta ierosinājumu Saeimai, vai visi vienotos novads rakstītu, vai mērs. Mērs ir ilgstoši diezgan pieredzējis un kūtrs, bailīgs, es pat gribētu teikt, izdarīt liekas kustības, jo droši vien, kad tas kaut kādā veidā rada papildus enerģijas izdevumus un bīstami. Un līdz ar to, kurš tad leks pret Saeimu, pret vāru, pret ministru kabinetu un cels šos visus jautājumus gaisā? Kas te ir, Andri, vispār jūsu komandā? Kas nāk tajā sarakstā? Labi, tu, Oļeks.
Jāsaka tā, sākotnēji pirmā reize, kad vispār sarakstu varbūt nebija tik viegli izveidot, jo es tāds diezgan prasīgs gribēju, lai tiktu pārstāvēts visdažādākās jomas, nozares un pārstāvji, kas dzīvē kaut ko ir izdarījuši, lai visi būtu arī Mārupes iedzīvotājiem, daļai Mārupes patrioti, vismaz nevis tā, jebkuru katru ķeksīšu pēc. Un, principā, es saskāros ar to, ka liela daļa uzņēmēju saka no sākuma jā. Un tad viņi padomā un saka, kā man to vajag. Un te ir tā, man liekas, tā nožēlojamā problēma šobrīd, kad tā visa globālā Latvijas situācija, kad ir cilvēki piekusuši, kad viņi neusticās politikai, neusticās varai, ne vietējai par lielo varu nemaz nerunājot. Tā ir tāda kopēja problēma. Un saimnieciski runājot, bet paldies Dievam, mums saraksts ir nokomplektēts, sarakstā mums ir ideāli pārstāvēti, ļoti sabalansēti visdažādāko jomu profesionāļi, sportisti, gan hokeja, gan futbola, gan boksa, gan citu sporta veidu. Mums ir pārstāvēti kultūras cilvēki, augsta līmeņa kultūras darbiniece, koru vadītāja, nopelniem bagāta laureāti. Mums ir komponists, dziedātājs, prasa vārdu uzvārdu, vai paliek noslēpums. Nē, prasīšu vārdu un uzvārdu. Arnis Mednis mums ir mūsu komandā. Respektīvi, mums ir uzņēmēji, mums ir juristi un dažādu jomu speciālisti, tā kā vēlējos, lai būtu ar pieredzi. Arī tostarp vecāku gadu gājumu cilvēki, kuri ir pietiekami aktīvi, barikāžu dalībnieks, vadītājs, ilgadējais, tas arī ir mūsu komandā. Tā kā, principā, es ar komandu pavisam viennozīmīgi lepojos un domāju, ka katrs mēs esam personība, katrs mēs esam kaut kādā savā jomā pieredzējuši, pat dažkārt viedi, un jebkurš no mums spējas ļoti lielu devumu ieguldījumu dot novada attīstību. Izskatās pēc profesionāļa komandas, jo no katras nozares, no katras jomas ir speciālists, un tas ir tas, kas trūkst Latvijas valstī, profesionālā valdība. Tāds bija mērķis un uzdevums mums. Bet man tad uzreiz tāds jautājums, kāpēc tad neiet uz mēru, nekandidēt uz mēru, tad ja šitāds funkcijas ir, šitāda komanda ir nodibināta, viss ir it kā skaidrs, tā gaišā nākotne, tepatās arī būs. Es sapratu, jā. 12 gadus, tā teikt, 3 termiņus es esmu gājis kā mēra kandidāts. Dažādu iemeslu pēc, man liekas, ka tīri intuitīvi, ja tauta liela daļa vēlētāju redz manī labu deputātu, kaut kādā brīdī nobaidās no manis, kad es būšu tāds skarbs un pareizs taisnīgs kā mērs. Tas ir numur 1. Numur 2. Tīri matemātiski paskatoties, neredzu, ka pa mani nobalsos tik daudz cilvēku, lai man būtu visvairāk skaitliski cilvēku vēlētāju mandāts dots. Kas pēc prakses parasti liecina par mēra izvirzīšanu. Citos gadījumās tās ir kaut kādas vienošanās nevajadzīgas. Respektīvi, kāpēc tādas ambīcijas mēs tā kā sen vienojāmies, un es arī citiem kolēģiem un sadarbības partneriem politiskajiem pateicu. Protams, es esmu gatavs iet pa mēru, ja tāda nepieciešamība būs. Bet objektīvi es uz to neaugstu, es augstu un definēju, ko es gribu, lai tā ir skaidrība, saimnieciskums, sakārtotība un visas pārējās tās normālās lietas, kas vajadzīgas jebkuram normālam iedzīvotājam. Un es to varu darīt gan kā vietnieks mēra, gan kā komitejas vadītājs, gan kā ierindas deputāts. Atbilde skaidra. Un arī jāsaka, varbūt tās beidzot tas ļaus tikt pozīcijā. Jā, varbūt. Ko var zināt? Varbūt tas tā kā izmainīt. Starp 2, 3 vēl visādām negācijām. Es domāju, ka tas nav vajadzīgs ne novadam, ne iedzīvotājiem, ne vēlētājiem.
Lai paliek pie tā, kā tas ir tradicionāli, kuram vairāk vēlētāju balsis, tas ir mēra kandidāts. Un pārējie vienojās, sanāk pozīcija lieliski, bet būtu vislabākais vienalga, vai mēs veidojam pozīciju pēc vēlēšanām vai neveidojam, kad arvien vairāk ieklausītos, jo katram mums ir kaut kāda pieredze, katram mums ir kaut kādas labas idejas, un kā es minēju, idejas ir tik labas, ka pēc 10 gadiem sāk runāt mūsu vārdiem, lai gan pirms tam nepieņem, ja? Man liekas, ka vispār es drīkst papildināt. Man liekas, ka tā lieta, kas arī tagad ir, ja skatās uz, piemēram, uz opozīciju, ja tagad principā visi opozīcijas cilvēki, visi iesaistītie deputāti ir pašpietiekami cilvēki. Visiem ir darbs, kurā viņi tīri labi nopelna. Visiem ir, un te ir vairāk tiešām, ka mēs esam par rūpēm tieši par Mārupi. Ne tik daudz par to algu, kas mums atnāks jādēļ tā, bet tieši par tām rūpēm par Mārupi. Un noteikti Andris ir tas, kurš ļoti, ļoti iesaistās juridisko jautājumu saistībā, jā, jo pats, kā saka, tajā virzienā nodarbojas. Citi atkal, kā jau arī šobrīd komandā esošie cilvēki, acīm redzot, varēs domāt vairāk par tām saviem virzieniem. Un es arī pilnīgi noteikti, es neiešu, es reiz varu pateikt, ja es neiešu līst iekšā juridiskajos jautājumos tik dziļi, ja kaut kur pats skraidīt, jo man ir Andris. Ja? Ļoti pareizi. Ja, tieši tā. Profesionāla pieeja. Bet es gribētu varbūt papildināt to Oļega ideju par to, ka neviens, opozīcija, šī brīža opozīcija ir, ar ko mēs tā kā sadarbojamies, ir pašpietiekami, tā šķietami, jo nav tā iemesla pēc, ka nav pašvaldības darbinieki vai vadošie vai iestāžu vadītāji, lai gan es jūtu, ka sarakstā viņiem tendence ir diezgan daudz darbinieku, skolu direktors, iestāžu vadītājs uzrunāt, kā ir ļoti, manuprāt, slikta prakse, jo savukārt ilgstoši, kā veidojās pozīcija, tie ir pamatā gandrīz visu skolu direktori, tie ir visi kultūras iestāžu vadītāji. Un kāda situācija? Tagad viņi sēž pie galda kā kolēģi, bet viņi jau nokar degunu, jo... Un balso politiski. Par sevi. Balso politiski. Jo pirmkārt viņi balso tā, kā grib šefs vai šefiene, un viņi balso par sevi, par savas iestādes budžetu un algu. Absurds. Cik tas ir saprotami? Vai ne? Bet, kungi, tuvojoties, teiksim, šīs sarunas finālām, es gribētu pajautāt, kāda tad ir jūsu ieteikumi vēlētājiem? Abu divus. Es teikšu tā, pirmām kārtām vēlētāju es aicinu saņemties. Es saprotu, ka nav viegli šobrīd ar visu politisko situāciju, ekonomiskā situācija. Pie veikaliem šķiet ir laba, bet Latvijas laikam tāds, kas pa priekšu grib piepildīt veidariņu, un tomēr pēc tam, kā Oļegs teica, droši vien arī mārapiešiem daudziem ir tās kredīta saistības, līzinga saistības, kas nav slikta, bet tas traumē cilvēku tomēr vismaz reizi mēnesī, ja, kad tie rēķini ir jāsamaksā. Un tāpēc uz to globālo politiku skatoties, tā ir tāda otršķirīga. Bet kas gan mainīsies, ja jūs turpināsiet sēdēt, kā tas bija pirms 4 gadiem novadā? Mārupē bija diezgan aktivitāte, vēl pie 50%. Tas jau nav maz. Puse. Tas jau nav maz. No aktīvajiem balsu tiesīgiem. Tad dažviet Latvijā bija 3, 4, 40. Es uzskatu, ka tomēr, redziet, es piedzīvoju to, ka es uzrunāju 10 vai 100, 100 nesanāca, cilvēkus, lai nāk sarakstā un jūtu, teiksim, viedokli un kāpēc. Un līdz ar to es teiktu tā, celieties kājās, balsojiet, pieņemiet lēmumu. Ja izvēlaties sarakstu, jums nav jāliek visiem plusiņa nepazīstat, vēl tad 10 minūtes laika iepazīstieties ar personālijām, ieliekiet viņiem plusiņu. Tos, kas gluži nepatīk, svītrojiet ārā, bet jūs vismaz tādā veidā parādīsiet savu aktivitāti,
savu paveikto. Pilsoniskā aktivitāte, jā, un pilsoniskā pozīcija. Jā, es pilnīgi noteikti domāju, ka tas ir tas pamats, un es ceru, ka tajā vēlēšana dienā būs nedaudz lietaināks laiks, varbūt nekā citus gadus, un cilvēki neaizbrauks uz laukiem, bet tāpat laikā, ja būs šī spilgtā saule, un ja būs tik labs laiks, ka vajag peltkostīmos iet vienalga sākumā izdarīt savu pilsonisko pienākumu un nobalsot, jo tiešām mēs balsojam par savu nākotni. Mēs izvēlam gan valdību, gan pašvaldību. Mēs tomēr paši to izvēlam. Un droši vien, ka es pirms tam, kad es kļuvu par deputātu, varbūt es arī tā mazāk par to domāju, bet tā ir tā lieta, kas mums pilnīgi noteikti ir jādara. Un es tiešām gribētu uzrunāt arī jauniešus, iet balsot. Un varbūt tā būs kādam pirmā reize, varbūt tā kādam būs, teiksim, arī pirmā reize pēc nebalsošanas, pēc iespējas tikt pie pirmās reizes. Un tā ir tā lieta, kas pilnīgi noteikti ir jādara, un tā mēs parādam, un tā mēs tiešām, ja mums ir, 70, 80, 90%, tad mēs parādam, ka šī ievēlētā valdība, vienalga vai pašvaldība, ka šie ir tie cilvēki, kuriem mēs uzticamies, kuriem mēs iedodam, kā saka, karogu rokās, lai viņi iet uz priekšu. Jā, un pēc tam, lai nevajadzētu pārmest kādam, kas tad tagad ir tur pie varas, kas tad tagad mūs te regulē, pašiem vajag iet vienkārši un to darīt. Noteikti. Ok, paldies jums, kungi, paldies, Andri, paldies, Oļeg, par sarunu. Paldies.